Žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Šajā dienā mēs pārdomāsim Dieva vārdus no Jāņa evaņģēlija 10. nodaļas. Jēzus saka: algots gans, kam avis nepieder, redzot vilku nākam, pamet avis un bēg, un vilks tās sakāmpja un izklīdina, jo algādzim avis nerūp. Es esmu labais gans, un es pazīstu savas avis, un avis pazīst mani. Tāpat kā tēvs mani pazīst, un es pazīstu tēvu, un savu dzīvību atdodu par avīm. Man ir vēl citas avis, kuras nav no šīs kūts, arī tās man jāatved, un tās dzirdēs manu balsi, un būs viens ganāmpulks un viens gans. Āmen. Mīļais Kungs Jēzu Kristu, Tu mūsu labais gans, nāc pie katra no mums un ved mūs zaļās ganībās, kur Tu mūs katru pabaro ar Tavu vārdu dāvanu. Svētī mūs patiesībā, jo Tavs vārds ir un paliek mūžīga patiesība un dzīvība. Āmen. Šai dienai paredzētajā sprediķa tekstā, kuru jūs tikko dzirdējāt, vairākas reizes ieskanas kāds ļoti nozīmīgs un svarīgs vārds. Un šis vārds ir pazīt, pazīšana. Jēzus saka: es esmu labais gans, un es pazīstu savas avis, un avis pazīst mani. Bet ja mēs noliekam vienā rindā šos trīs vārdus – ticēt, zināt un pazīt, tad kurš no šiem vārdiem ir visspēcīgākais? Daudzi mūsdienās saka: es ticu Dievam, bet ko tas mums pasaka? Neko daudz jau nepasaka, tāpēc, ka cilvēks var ticēt daudzām lietām reizē, saukt sevi par ticīgu, bet patiesībā ir tikai māņticīgs. Tad vēl kāds var sacīt: es par Dievu kaut ko zinu. Tie ir tie cilvēki, kas Bībeli ir lasījuši. Tie varbūt pat ir kristīti un iesvētīti, bet savā ticības dzīves ceļā tālāk neiet. Par viņiem mēs varētu sacīt, ka kaut kāda ticība ir, zināšana par Dievu arī ir, bet pietrūkst paša galvenā – pazīšanas. Pazīšana ir dzīvas ticības sirds. Pazīšana pārsniedz vispārēju ticību, kurā var ietilpināt visādas lietas. Pazīšana pārsniedz arī zināšanu, jo es, piemēram, par kādu cilvēku varu zināt, bet tas vēl nenozīmē, ka es viņu pazīstu. Tāpēc, pazīšana ir ļoti svarīgs vārds. Šeit pat balstoties Bībeles vēstījumā varētu sacīt šādi: neticība Dievam ir Dieva nepazīšana, bet īsta un dzīva ticība ir Dieva pazīšana. Kad apostolis Pāvils runā par lielo robežu līniju starp veco grēka samaitāto pasauli un jauno dzīvības pasauli, viņš saka, ka Jēzus nāks tiesāt tos, kas nepazīst Dieva un nepaklausa mūsu Kunga Jēzus evaņģēlijam. Un ja tas ir tā, tad kā lai mēs tā vienkārši paejam garām šim svarīgajam vārdam pazīšana? Šis svarīgais vārdiņš mums atslēdz Bībeles vēstījumu un atgādina par pašu svarīgāko. Tev nav tikai jātic Dievam. Tev nav tikai par viņu kaut kas jāzina. Tev viņš ir
jāpazīst. Un te jau mēs tālāk varam runāt par to, kā tas notiek. Vispirms jāsaka, un tas man ir īpaši jāuzsver, ka Dieva pazīšana ir dāvana. Citiem vārdiem, tikai Dievs pats nāk pie mums un iepazīstina ar sevi. Te nelīdz ielūkošanās sevī, jo sevī Dievu mēs nevaram atrast. Kāda jau saka, ka tur ir kādas dievišķas lietas un dzirkstis, bet tās, mīļie, ir tikai maldugunis, kas mūs aizved nepareizā virzienā. Un lai kā mums gribētos, lai mūsos būtu kaut kas labs, un mēs varētu no sevis smelt mūžīgo dzīvību, gudrību un spēku, to mēs nevaram izdarīt. Daudzi jau saka, ka var un tā vajag. Mūsdienās jau izskan garīgi aicinājumi uz ceļojumu pie sevis paša. Te jāsauc: Kungs, apžēlojies, ko es tur varētu atrast? Tā varētu sacīt, ka aklajam jau ir vienalga, cik liela tumsa ir apkārt un cik dziļi tumšā mežā viņš iet. Viņš jau tāpat nesaprot un neizšķir. Bet tad, kad tu tiec ar Dieva vārda patiesības gaismu apgaismots, tad tu sauc kopā ar apostoli Pāvilu: Es zinu, ka manī, tas ir manā miesā, nemājo labais. Es gan varu gribēt labu, bet piepildīt nevaru. Un tad seko viņa izmisuma sauciens: Es nožēlojamais cilvēks, kas mani izraus no šīs nāvei padotās miesas? Tad, kad tu esi patiešām ielūkojies sevī, tad tu gribēsi būt visur citur, bet tikai ne sevī. Bet Pāvils norāda arī uz atbildi. Viņš sauc: Kas mani izraus no šīs nāvei padotās miesas? Un tūdaļ saka: Pateicība Dievam caur Jēzu Kristu mūsu Kungu. Uz brīdi ielūkojies sevī, mazo šausmu pārņemts, viņš atgriež savu uzmanību tur, kur vajag. Pie labā gana Jēzus, kas vienīgais ir mūsu svētums, mierinājums, spēks un dzīvība. Dieva pazīšana ir paša Dieva dota dāvana, kas tiek īstenota caur pasludinājumu. Dieva pazīšana ienāk mūsos no ārpuses, lai mums vairs nebūtu jārakājas sevī un jāriņķo tikai ap sevi un jāpielūdz Dievs vārdā: Es pats un man. Dieva pazīšana atbrīvo mūs no mums pašiem un dāvā brīvību. Dieva pazīšana atbrīvo mūs no pastāvīgās garīgās mietpilsonības, kuras centrā cilvēks noliek pats sevi. Garīgā mietpilsonība nozīmē to, ka tu noliec centrā sevi, piesien sev visu savu dzīvi, un tā riņķodams ap sevi pašu, tu lēnām sevi žņaudz. Un tad nav brīnums, ka šajā šaurajā dzīves telpā citiem īsti nav vietas. Tu kļūsti nervos, depresīvs, ātri apvainojies, ātri paliec dusmīgs. Tevi, kā mūsdienās saka, ātri trigerē, jeb uzspiež pa kaut kādām pogām tā, ka tu vairs nejūti dzīvē līdzsvaru un mieru. Bet tieši tāpēc Jēzus ir nācis, lai mūs atbrīvotu no mūsu pastāvīgās pievērstības sev. Un mūsu ticības tēvs Mārtiņš Luters to apraksta šādi: Kristīgs cilvēks nedzīvo sevī pašā, bet gan Kristū
un savā tuvākajā. Kristu ar ticību, tuvākajā ar mīlestību. Ar ticību viņš paceļas pāri sev pašam līdz Dievam. No Dieva viņš atkal nolaižas zemāk par sevi pašu mīlestības dēļ, un tomēr paliek arvien Dievā un dievišķīgā mīlestībā. Bet šāda kristīgā brīvība ir Dieva dota dāvana, kas nāk caur Dieva pazīšanu. Tāpēc ir ļoti svarīgi sev uzdot jautājumu: kādu Dievu es pazīstu? No tā, kādu Dievu es pazīstu, ir atkarīga arī mana brīvība, mans miers un prieks tagad un mūžībā. Mīļie, uzdodiet bieži šo jautājumu: kādu Dievu es pazīstu? Šajā jautājumā ir atslēga uz mierīgāku un priecīgāku dzīvi. Kādu Dievu es pazīstu? Šeit visām mūsu atbildēm būtu jānonāk pie Jēzus personas. Un tad mēs savu svarīgo jautājumu sašaurinām un jautājam: cik labi es pazīstu Jēzu? Jēzus šīs dienas sprediķa tekstā saka: es esmu labais gans, un es pazīstu savas avis, un avis pazīst mani. Lai mēs varētu Jēzu labāk iepazīt, viņš dod šo skaisto salīdzinājumu, ka viņš ir mūsu labais gans. Un viņš arī tūdaļ paskaidro, kāpēc viņš ir labais gans. Tāpēc, ka viņš savu dzīvību atdod par savām avīm. Viņš nav algots gans, kam avis nepiedara, kas redzot vilku nākam pamet avis un bēg, jo algādzim avis nerūp. Jēzus nav algādzis, šis algotais gans, bet gan labais gans. Labais gans. Jēzus vēlas, lai mēs viņu iepazīstam kā labo ganu. Jēzus nav algādzis, jo algāģu galvenais jautājums ir: kas man par to būs? Tātad tava vērtība ir tikai tik liela, cik tu spēj algādzim būt noderīgs. Algādzim avis ir tikai patērējama lieta, kaut kāds nenozīmīgs objekts, kuru izmantot savā labā. Atbildība īsti nekāda, par mīlestību vispār nerunāsim. Bet Jēzus, saukdams sevi par labo ganu, kas savu dzīvību atdod par savām avīm, mums pasaka pašu svarīgāko: tava vērtība esi tu pats. Tava vērtība esi tu pats. Ja algādzim ir tikai miesnieka mīlestība ar jautājumu, ko es no tevis varu dabūt, tad Jēzus pret mums parāda augstāko mīlestības izpausmi. Viņš mūs redz kā vērtību, kuras dēļ viņš ir gatavs atdot savu dzīvību. Labajam ganam, par kuru tu droši zini, ka tas nav miesnieks, ir viegli sekot. Un mēs pat no evaņģēlija vēstījumu uzzinām kaut ko vairāk, ka Jēzus ir arī tāds labais gans, kas atstājis 99 avis, dodas meklēt to vienu pazudušo, noklīdušo. Tas nozīmē, ja nu kādā brīdī kaut kur atkal topam pārņemti ar sevi, tad labais gans nāks mūs meklēt. Un es ļoti ceru, ka ar mums nebūs tā kā kādā karikatūrā, kuru kaut kad redzēju.
Tajā Jēzus sniedzas pēc bedrē iekritušas aitiņas, bet tā viņam dusmīgi saka: es nemaz neesmu pazudusi, es mēģinu no tevis aizbēgt. Lai Dievs mūs pasargā no šādas aitiņu stūrgalvības, kas savā neprātā izvēlas miesnieku vilciņu, nevis labo ganu. Bet miesnieks vilciņš, jeb velns, arī ir gudrs. Nevienmēr viņš tā uzreiz skaidri parādīs savu plēsīgumu. Viņš, kā Jēzus saka, ietēpsies avs ādā, lai savus mērķus piepildītu daudz viltīgākā veidā. Tāpēc mums nav citu iespēju sevi pasargāt no sevis pašiem un no velna viltības, kā tikai spiesties tuvāk savam labajam ganam Jēzum un klausīties viņa balsī. Ja kāda avs saka, ka viņai ganāmpulku nevajag, tad tā seko miesnieka balsī. Ja kāds Jēzu sauc par labo ganu, tad mēs viņam pamatot jautājam: tad kur ir tavs ganāmpulks? Kur ir tava draudze, kur tu ej un klausies labā gana balsī? Jēzus saka: manas avis klausās manā balsī. Es tās pazīstu, un viņas man seko. Es tām dodu mūžīgo dzīvību, viņas nemūžam neies bojā, un neviens tās neizraus no manas rokas. Šajā steidzīgajā laikmetā, kur mums katram patiešām reizēm ir jāpaspēj daudzas lietas, kāds reiz sacīja: dzīvo pietiekoši lēni, lai domātu par Dievu dziļi. Dzīvo pietiekoši lēni, lai domātu par Dievu dziļi. Protams, ne zināšanu dēļ, bet pazīšanas dēļ. Tāpēc arī dzīvo pietiekoši lēni, lai būtu laiks klausīties labā gana balsī. Ne zināšanu dēļ, bet pazīšanas dēļ, lai piepildītos apsolījums, ka neviens tevi neizraus no labā gana rokas. Āmen!